Sveiki visiem, ar jums esmu es, Alise, un šajā īsajā video es vēlos pastāstīt par konkursu, Internetveikals Shein konkursu, kurā algu iegūs viens cilvēks no visiem, kas piedalīsies, ir $30 kupona kods. Tas nozīmē, ka viens uzvarētājs saņems kodiņu, ko es viņam aizsūtīšu, un to ierakstot pērkot preces. Vienkārši cena būs nevis tāda, kā tam vajag būt, bet 0. Tā kā vienkārši $30 apmērā drēbes. Tu pirksti, un cena vienkārši būs 0. Tātad tā ir galvenā balva, ko jūs varat iegūt, piedaloties šajā konkursā. Tad, lai piedalītos konkursā, jums ir jāabonē mans kanāls, jāpasaka man Instagramā, kas ir Alšaksem. Trešais jums ir jāuzraksta apakšā piedalos. Un ceturtais, pats svarīgākais noteikums, jums ir jāpiereģistrējās, jāpierakstās Shein. Links apakšā, ejiet piereģistrēties, kad esat to izdarījuši, vienkārši uzrakstiet apakšā piedalos. Un tad es izložēšu konkursu uzvarētāju, kurš varēs iegādāties preces pa brīvu $30 apmērā. Kā arī, ja jau es tādu stāstu par Shein, es pati arī esmu pasūtījis 3 lietiņas no Shein, kuras varbūt jums var parādīt un varbūt pat tās jūs vēlaties nopirkt. Jo šī reize, kas pasūtīja Shein, šīs drēbes, šīs 3, tās ir man vienkārši tik mīļas, un es jau viņas esmu uzvilkusi vairākas reizes. Tātad pirmā lietiņa, ko es jums vēlos parādīt, ir lietus jakas materiāla jaka. Tad te ir veislēdzējs vēl uz rokas. Manuprāt, ļoti skaista jaka, un es viņu esmu vilkusi virs kleitas virsū, tad, kad bija tāda diezgan lietaina diena kaut kad nesen, un ārprāts, kā man viņa patīk. Otrā lietiņa, ko pasūtīju, kas ir vienkārši mans dievs ārprāts, kā es viņu mīlu, tās ir vikses, kas man arī pašlaik ir mugurā. Šīs vilkus arī uz skolu, un viņas vienkārši man tā patīk, un viņas liekas kā treniņu vikses, bet nav. Šis vikses izstāsta šādi te. Viņas ir tādas platas, un man viņas šausmīgi patīk. Viņas ir arī ļoti ērtas un šausmīgi foršas. Šā lieta ir džemperītis, kurš es cerēju, ka atnāks kā tiešām silts, bet viņš atnāk, ziniet, tādā audumā, kā ir parasti krakli ar garām rokām. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka viņš ir tiešām plats, un arī pēc ārpus izstāsta pēc džempera, bet audums materiāls ir ļoti plāns. Es nezinu, viņš ir arī diezgan foršs un ērts, bet būtu vēl labāk, ja viņš būtu kā džempers. Tātad tas bija arī viss. Es ceru, ka jums patika piedalīties konkursā. Un tā!